Sveiki! Mēs esam Gulbenes novada vidusskolas skolēni. Mani sauc Džūlija. Mani sauc Karolīna. Mani sauc Valters. Mani sauc Sandis. Mani sauc Renārs. Mēs piedalījāmies Erasmus+ projektā Grieķijā. Domājiet globāli, mācieties būt par uzņēmēju Eiropā. Un šodien mēs vēlamies pastāstīt par mūsu pieredzi Grieķijā. Es ieguvu zināšanas par biznesa uzsākšanu un alternatīvu enerģiju. Šis bija mans pirmais Erasmus+ projekts. Es tur iepazinos ar grieķu kultūru un paplašināju savas zināšanas par tās mākslu un vēsturi. Es savukārt uzzināju daudz ko jaunu par biznesa modeļiem, kā tie jātaisa un kas vispār ir bizness. Es uzlaboju savas prasmes strādāt grupās, kā arī uzlaboju savu angļu valodu. Protams, mums visiem bija prieks ar jums sadarboties un uzzinājām daudz ko jaunu. Lai sagatavotos Erasmus projektam, mājās mēs nopietni strādājām pie dažādiem uzdevumiem. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija prezentācijas veidošana par saules paneļiem. Mēs meklējām informāciju internetā, atlasījām svarīgāko, veidojām slaidus un centāmies izveidot vizuāli pievilcīgu un saprotamu materiālu, kas parādītu atjaunojamās enerģijas nozīmi Gulbenes novadā un visā Eiropā. Papildus prezentācijai mēs izveidojām arī īsu video, kurā apkopojām bildes un materiālus no iepriekšējiem Erasmus projektiem. Lai gan paši neko nefilmējām, mēs rūpīgi atlasījām bildes, sakārtojām tās noteiktā secībā un pievienojām mūziku, lai radītu iespaidīgu un informatīvu video atskatu. Lai iegūtu plašāku informāciju par saules paneļiem Gulbenes novadā, mēs devāmies uz Gulbenes novada domi, kur tikāmies ar Jāni Barinski. Sarunas laikā viņš pastāstīja, kur Gulbenes novadā jau ir uzstādīti saules paneļi, kādi ir plāni nākotnē un kā šāda veida enerģija palīdz taupīt resursus un būt videi draudzīgiem. Šī gatavošanās palīdzēja mums ne tikai labāk izprast projekta tēmu, bet arī iemācīja strādāt komandā, uzņemties atbildību un aktīvi iesaistīties. Tā bija vērtīga pieredze gan zināšanu, gan prasmju ziņā. Brauciens uz Grieķiju bija brīnišķīga pieredze. Mēs dzīvojām Grieķu ģimenēs, kurās jutāmies ļoti labi. Viss bija ļoti viesmīlīgi, atsaucīgi un draudzīgi. Ar ģimenēm izveidojām tuvas attiecības un mēs esam ļoti pateicīgi par šo iespēju. Tas bija patiešām īpašs piedzīvojums. Brauciena laikā iepazinām grieķu kultūru, kura ir ļoti bagāta un dzīvīga. Grieķi ir emocionālāki un atvērtāki nekā mēs latvieši, taču ar viņiem ļoti svarīga ir ģimene, tradīcijas un kopā būšana. Otrdien notika svinīgs pasākums par godu Grieķijas neatkarības dienai. Visi skolēni piedalījās parādē un bija patīkami redzēt, cik ļoti viņi lepojas ar savu valsti. Pēdējā projekta dienā skolā notika atvadu ballīte. Mums pasniedza diplomas, mēs nobaudījām tradicionālos grieķu ēdienus un mācījāmies dažādu valstu dejas, gan grieķu, gan citu projekta dalību valstu. Atmosfēra bija ļoti draudzīga un jautra, un mēs visi kopā pavadījām skaistu un sirsnīgu dienu. Šis brauciens paliks atmiņā uz ilgu laiku. Salonika ir Grieķijas otrā lielākā pilsēta. Tā atrodas Egejas jūras piekrastē. Pilsētā ir bagāta vēsture, kas sniedzas līdz pat senās Grieķijas un Romas impērijas laikiem. Salonika ir pazīstami arī ar savu kultūras mantojumu. Tostarp Bizantijas baznīcām, piemēram, Svētā Dimitrija baziliku un rotondu, kā arī Osmaņu laikā. Hortiatis ir kalnains apgabals netālu no Salonikiem, kas pazīstams ar savu vēsturisko nozīmi un dabas skaistumiem. Mūsdienas Hortiatis ir iecienīta atpūtas vietā ar svaigu gaisu un skaistiem skatiem uz Salonikiem un Egejas jūru. Tātad šajā projektā viens no galvenajiem mērķiem bija biznesa modeļu veidošana un domāšana par pasaules globālo sasilšanu. Tātad mēs pirmajā dienā sadalījāmies vairākās grupās pa 7 cilvēkiem
Un jau pirmajā dienā mēs sākām darbu pie biznesa modeļiem, kas mums bija nedēļas beigās jāiesniedz un par kuru mums vērtēja skolotāji. Tā man bija jauna pieredze, jo mēs runājāmies ar citu valstu cilvēkiem. Es uzzināju daudz jaunu informāciju, un pēc manām domām mēs savu darbu paveicām godam. Tātad pēdējā dienā mēs strādājām 4 stundas pie sava biznesa modeļa, kur mēs pieslīpējām visas nianses, visu mēs pabeidzām, un tad jau mums palika tikai prezentēšana. Pēc prezentācijas mums skolotāji mūs novērtēja un arī apbalvoja. Mūsu pamatēma bija alternatīvā enerģija. Projekta sākumā mēs strādājām Grieķijas skolā, kur katra grupa prezentēja savu izvēlēto tēmu. Mūsu grupas tēma bija saules enerģija. Mēs veicām izpēti un sagatavojām prezentāciju par to, kā tā darbojas, kā arī par tās priekšrocībām un pielietojumu. Citas grupas bija izvēlušies tādus alternatīvās enerģijas veidus kā vēja un ģeotermiskā enerģija. Vēlāk mums bija iespēja apmeklēt nozes centru, kur mēs tikām sadalīti starptautiskajās grupās un piedalījāmies nodarbībās par alternatīvo enerģiju. Tur mēs uzzinājām vairāk par to, kā šos enerģijas avotus var izmantot ilgspējīgā veidā, lai palīdzētu samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Turpinājumā mēs viesojāmies zinātnes centrā, kur aktīvi piedalījāmies dažādās aktivitātēs par klimata pārmaiņām. Mēs pētījām, kā cilvēka rīcība ietekmē klimata izmaiņas un diskutējām par iespējamām risinājumiem, ko katrs no mums varētu ieviest ikdienā. Aktivitāšu laikā mēs vairāk kārtīgi tikām sadalīti grupās, kur pildījām dažādus uzdevumus. Piemēram, vizualizējām ledāja kušanu stāvot uz lielām lapām, kas simbolizēja aplidojuma samazināšanos, un diskutējām par šīs parādības sekām. Tāpat notika interaktīvas aptaujas, kur nostājoties noteiktās vietās, varējām izteikt savu viedokli par dažādiem ar vidi saistošiem jautājumiem. Projekta noslēgumā piekdienā mums bija jāprezentē pašu izdomātās uzņēmumu idejas. Mūsu grupā izstrādāja projektu par energoefektīvām elektroenerģijas baterijām, savukārt citas grupas prezentēja savus inovatīvos risinājumus saistībā ar vidi draudzīgiem tehnoloģijām.